konkrētāks, bet ne ļoti detalizēts konkrētāks rīcības plāns, kas šo deklarāciju pārvērš darāmajās lietās un darbos. Un šīs deklarācijas rīcības plāna pirmā versija 25. novembrī piekdien noguls uz premjerministra Valda Dombrovska galda. Pēc tam būs laiks, kur šo rīcības plāna punktus izvērtēs sabiedrības sociālā partneri. Es jums esmu gatavs pastāstīt tos punktus, kas šajā rīcības plānā attiecās vēl par glību zinātni, kas arī ir patiesībā tulkojums reformām ar domu par tuvākiem 3 gadiem. Ja jums nav nācies izlasīt deklarāciju, kas ir pilnīgi normāla lieta, jo ko tur tās lietas lasīt, es jums atgādināšu, ka ir vairāki punkti, kas tieši attiecās uz šodien apskatāmo jautājumu. Viens no šīs deklarācijas punktiem, proti 1.7, tas ir 7. jau no sākuma, saka, ka izstrādāsim un sagatavosim ieviešanai 2014. gada principiāli jaunu augstākas izglītības finansēšanas modeli, kas veicinās pieejamību, tā starptautisko konkurētspējas, objektīvu novērtējumu, kāpumu un taisnīgumu. Tas ir viens deklarācijas punkts, kas ir arī rīcības plāna punkts, proti mēs izstrādāsim un ieviesīsim jaunu augstākās izglītības finansējuma modeli, pamatojoties uz detalizētu veiktu analīzi un starptautisko salīdzinājumu. Punkts 1.8, pēc tam vienkārši konsolidēti izskaidrošu, skan šādi: novērsīsim augstākās izglītības un zinātnes programmu dublēšanos, fragmentāciju un saurupību. No budžeta, kā te rakstīts, finansēsim, drusku te pazud pašam, nekļūdos formulējumos, Tātad no budžeta finansēto fundamentālo zinātni un pētniecību koncentrēsim universitātēs un reģionu augstskolās, izvērtējot iespējas integrēt tajās valsts zinātniskās institūtas un lielās universitātes slimnīcas. Nodosim inovāciju jomas politikas veidošanas vadošo lomu izglītības un zinātnes ministrijai, kas savukārt izvēršās tādos punktos, kā izvērtēsim augstākās izglītības studiju programmas un iztenosim studiju programmu apvienošanu, slēgšanu, saglabāšanu vai pilnveidi. Uz šo izvērtēšanas rezultātiem un ekspertu veiktajiem priekšlikumiem pieņemsim lēmumus par studiju virzienu akreditāciju katrā augstākās izglītības institūcijā, ieviesim jaunas akreditācijas kvalitātes vadības modeli augstākā izglītībā, nodrošināsim zinātnisko institūciju starptautisko izvērtēšanu un turpmāk piešķirsim valsts budžeta līdzekļus tikai konkurētspējīgām zinātniskām institūcijām, konsolidējot vai integrējot nekonkurētspējīgākās zinātniskās institūcijas. Izstrādāsim inovācijas tiesisko regulējumu, kas attiecās par zinātniskās darbības likumā noteiktām normām, kas ir inovācija un kam pieder īpašumtiesības. Visbeidzot, izstrādāsim un ieviesīsim vienotu pārvaldības likumdošanas modeli augstākā izglītībā un zinātnē, ar to daļēji saprotot arī jaunu apvienotu likumu augstākā izglītībā un zinātnē. Un punkts 1.9, kas skan tā: panāksim doktorantūras un promocijas pilnīgu finansējumu no valsts budžeta un ES fondiem, panāksim, kā doktora īpatsvars augstskolas akadēmiskajā personālā sasniedz vismaz 2/3 un ieviesīsim principu, ka jebkurā akadēmiskajā amatā strādājošiem jāizteno pedagoģiskās un pētnieciskās darba vienotību, kā arī atbalstīsim pēcdoktorantūras pētniecību. Nozīmē to, ka pārējiem uz pilnīgu doktorantūras studiju finansējumu no publiskajiem resursiem, tas ir valsts budžeta un ES fondiem. Mēs arī izstrādāsim un ieviesīsim starptautiskā līmeņa kvalitātes kritērijas akadēmiskā personāla izaugsmes novērtēšanā, ieviesīsim starptautiskas konkursus uz profesoru vietām un atbalstīsim pēcdoktorantūras pētniecību, jaunu zinātnisko grupu izveidu un papildus cilvēku resursu piesaisti. Vēl virkni punktu par investīcijām zinātnē mēs varam pie tā pakavēties, bet būtības acīm redzot, sekojoši ir iecerēts visai vērienīgs izmaiņas augstākās izglītības funkcionēšanā, piedāvājot gan jaunu principiālu finansēšanas modeli, gan arī jaunu pieeju kvalitātes izvērtēšanai, motivācijas sistēmas izveidē pasniedzējiem un studentiem,
kā arī lielā mērā paplašināt internacionalizāciju viscauri augstākai izglītībai, sākot no studijām, protams, arī noslēdzoties arī ar profesoru pasniedzēju atlasi un konkursu. Līdz šim tā galvenā uzmanība un iespējams ne īpaši pat pelnīt ir bijusi veltīta jaunam finansēšanas modelim. Tā vienmēr ir bijusi tikai viena daļa. Es pilnīgi par to esmu joprojām pārliecināts un mēs arī darīsim tā, lai tas būtu piedāvājums, kas ir detalizēti izvērsts, taču es tomēr gribētu vērst uzmanību. Mēs vienmēr esam un kolēģi esam runājuši arī par citiem reformu virzieniem, kas šajā rīcības plānā ir atspoguļots. Tas ir gan jauna kvalitātes vadības sistēma, gan pamatīga revīzija, kas ir ar studiju virzieniem, programmām, gan arī ar zinātniskiem institūtiem. Konkrētāk, no vienas puses mēs esam apņēmušies valdībā uz māju atnest starpziņojumu par studiju virzienu izvērtēšanu un ar jau zināmiem starpsecinājumiem. No otras puses mēs acīm redzam, pieķersimies klāt zinātniskās darbības izvērtējumam. Es arī ļoti ceru uz kolēģu piedalīšanos no Royal Society of the British Academy, kas varētu mums palīdzēt ar šo izvērtējumu. Un mēs dabiski strādāsim arī pie šo jauno principu īstenošanas jaunajā finansēšanas periodā 14-20, kā arī atlikušās naudas, kas vēl ir palikuši šajā periodā, fokusēšanu uz šiem mērķiem, proti konkurētspējīgas zinātniskas institūcijas, starptautiska atpazīstamība un ekspozīcija un cilvēku resursu piesaiste, meklējot to starptautiskā jomā. Attiecībā uz finansēšanas modeli, kas visdrīzāk gan jau arī šeit ir tik smalls, mūsu tā interese ir sekojoša. Es jau biju šodien iecerējis runāt ar finanšu ministru Vilku kungu par nelielas ekspertu grupas izveidi, kas sāktu strādāt pie aprēķiniem, naudas plūsmu, kalkulācijām, ekonomiskā pieprasījuma un piedāvājuma modelēšanas vairākiem variantiem. Mēs pēc viņa lūguma esam šo pārcelšu, viņam ir ko darīt, kā es saprotu, ir citām lietām, kas ir arī skar universitāti un tikai Latvijas universitāte ar 2,5 miljoniem, bet arī ar RTU ar 1,5 miljoniem iesaldētiem. Gribētu, ka tur cits jautājums, bet mēs pie šī jautājuma atgriežamies vistuvākā laikā, nodibinām grupu. Šī grupa veiks aprēķinus un izstrādās vismaz 3 jaunu finansēšanas variantu izvērtējumu, un es ceru, ka mēs to noslēgsim marta, vēlākais aprīļa laikā, lai arī maijā varētu jau doties gan pie sociālajiem partneriem, gan pie visām iesaistītājiem pusēm diskutēt un pēc tam likt to kā lēmumu projektu galdā valdībai. Ja valdībā lemj, tad tas tur vēl visā ņemšanās būs caur likumdošanas daļu, bet cerība ir tāda, ka tas modelis varētu sākt strādāt no 2014. gada. Un tādējādi, patiesībā tie, kas stāsies iekšā 2014. gada 1. septembrī, varētu jau būt, viņu mācību finansējums varētu notikt jau pēc jauniem principiem. Uzreiz nesaku tieši kuriem. Es esmu atkārtot paudzes savas preferences, taču tāpat kā tas ir normāli akadēmiskā vidē, es atbalstīšu vienlīdz arī citu variantu izvērtēšanu, lai tā būtu racionāla izšķiršanās par labu tam vai citām modeliem. Bet tas, ka mēs ejam principāli jaunu modeli, tas ir, kā jūs redzēt, gan valdības deklarācijas punkts, tādējādi šo var mainīt tikai gāžot valdību. Ja jūs to vēlaties, jūs to varat darīt, bet tas arī veids, kā to apturēt. Acīm redzot, arī attiecībā uz zinātni tas varbūt nav tik skaudri, tur mums ir jau ejoši un esoši procesi, kas prasa būtiski korekciju, bet, kā jūs redzēt, arī to es esmu iecerējis darīt. Es esmu izsmēlis savas 10 minūtes, un tālāk jums. Nu labi, tagad došu vārdu saimniekam, Latvijas universitātes pārstāvim. 5 minūtes. Sveiciens visiem, es esmu Mārtiņš Rīdeks, Latvijas universitātes studentu padomes priekšsēdētājs. Un man arī ir tādi pāris punkti, varbūt tās pie šī te paldies ministru kungam par viņa teikto, bet varbūt tās ir vērts padomāt par to,
varbūt negāzīsim valdību, varbūt nevieisīsim kreditēšanas sistēmu, varbūt pārēsim uz bezmaksas izglītību. Jā, mēs varbūt piekrītam, ka vajadzētu veikt kaut kādas reformas, jo ir daudz diskusiju par to, vai esošā finansēšanas sistēma, kad daļai ir budžeta vietas, daļai par to maksā, daļai ir kaut kāda kreditēšanas sistēma, vai tas šobrīd ir atbilstoši mūsu ekonomikai. Bet tas jautājums, kas šobrīd ir tāds varbūt būtiskais, ir, kāpēc mēs sākam ar finansēšanas modeli vispār kā tādu, un priekš ieviesīsim modeli, un pēc tam runāsim gan par kvalitātes vadības sistēmu, gan par studiju virzienu vērtēšanu. Jo viens no tādiem aspektiem ir tāds, ka mēs skatāmies virzienu vērtēšanu, tad, kad viņi tika iesākumi izveidot, tad bija tāda lieta, kā nauda sako kvalitātei. Doma bija tāda, ka to finansējumu, ko piešķir studentiem, to piešķir kvalitīvākām studiju programmām. Tas nozīmē, ka visas programmas burtiski saringo kaut kādā secībā, un tad līdz ar to tām, kas ir labākās, tām tad arī piešķir šīs budžeta vietas, un uz turien aiziet varbūt kaut kāda papildus nauda attīstībai. Un tad vienkārši šobrīd ir tā, ja mēs paliekam pie tā, ka mums ir virzienu vērtēšana, un tā pašā laikā mēs gribam attiecīgi kreditēšanas sistēmu, tad sanāk, ka virzienu vērtēšanā šis punkts neīstenosies. Ko tad iegūs labākās programmas? Un īstenībā labākās programmas neiegūs laikam neko. Jautājums ir, vai tiks pieņemts šis lēmums tiešām tās sliktākās programmas likvidēt un sliktākās programmas apvienot, kas arī ir diezgan smags lēmums. Jo šobrīd vienkārši varbūt vismaz viņam varētu nedot finansējumu, bet tādā gadījumā virzienu vērtēšana varbūt tās vairs nebūs efektīvākais līdzeklis, kas jau šobrīd ir, gadus 3-4, man liekas, tiek strādāts gan pie šī nauda sako kvalitāte ideja, gan arī par pašu virzienu vērtēšanu. Tad, protams, ir tādi jautājumi par to, kā tas ietekmēs uz kaut kādu studentu skaitu un visu pārējo valstī, jo mums tomēr ir jāņem vērā tas, ka daudz studentu šobrīd ir budžeta vietās, tā ir apmēram trešdaļa studentu, un jautājums ir, vai viņi neizvēlēsies citu vietu, kur studēt, un attiecīgi līdz ar to, vai mums nebūs tas sauktais brain drain, to, ka efektīvākie studenti, labākie prāti, vienkārši aizbrauks uz citu valsti, kur ir attīstītāka infrastruktūra, lielāks atalgojums, bezmaksas izglītība, un tad vienkārši, tas varbūt valsts ekonomikai pēc tam tālāk arī, nebūtu labākais risinājums šajā jautājumā. Un mums arī ir viens no tādiem Eiropas Savienības mērķiem, nemaldos 38–40% cilvēku augstāku izglītību. Un tas, vai mēs nepiedāvāsim šo izglītību bezmaksas, mums atkal neliks sarūt šajā kritērijā. Un, tad bija arī tāds jautājums par tiem sabiedrības sociālajiem partneriem, jo šobrīd arī Latvijas studentu apvienībai ir pozīcija, un tā ir diezgan stingri pret šo modeli un par virzīšanos uz bezmaksas izglītību. Un vai nebūs tā, ka mēs izrunāsim par šo modeli, tad viņš aizies uz sabiedrības partneriem, un viņi noriks ļoti ātri. Un būtu tās, kad jau ir vērts jau pašā sākumā, varbūt tās padomāt vispār par kvalitātes ideju kopumā, un tad paskatīties pie kādu mēs redzam kvalitāti, vai kā mēs gribam vērtēt kvalitāti, un tad kāds būtu tas finansēšanas modelis, kas atbilst tai mūsu ideja par to, kādai būtu jābūt augstākās izglītības kvalitātei. Tas tāds varbūt tādas tēzes no manas puses, jo es domāju, ka kolēģiem būs ko papildināt noteikti. Paldies! Lūdzu. Jā, esiet sveicināti. Mans vārds ir Juris Ilģīns, esmu Rīgas Tehniskās universitātes studentu parlamenta prezidents. Pirms jau jāsaka liels paldies ministru kungam par to, ka pirmais, man katrā gadījumā bija radies iespējas, ka tas finansēšanas modelis, proti, ko piedāvā Ķīļkungs, ir tas vienīgā pareizā un nemaināmā patiesība, tas bastions, kurš nekad nekritīs. Bet šodien ministrs kungs arī izteicās, ka ir iespējami arī citu variantu, viņš atvērs diskusijām. Tas katrā gadījumā ļoti priecē. Vispirms jāteic, ka, protams, jāskatās, man liekas, ir par Latvijas augstāko izglītību no dažādiem kontekstiem. Protams, vispirms jāparaugās apkārt, kas ko mums dara kaimiņi. Lietuva ir pieņēmuši šo modeli augstākā izglītībā nauda seko studentam. Proti, ka students beidzot savas skolēns, beidzot vidusskolas gaitas, var izvēlēties brīvus, kuru augstskolu viņš vēlās dot, un līdz viņam tātad seko kaut kāds finansējuma apjoms. Kas faktiski, runājot arī ar Lietuvas kolēģiem, īpaši nav, viņiem nepatīk, tāpēc, ka tas noved pie kā? Pie ļoti liela mārketinga izmaksām, proti, viss izvēršās vienā lielā reklāmas kampaņā. Igaunijas kolēģi iet ceļu, kur šobrīd izstās arī kaut kādā zināmā mērā, vismaz līdz vienam brīdim Latvijas seko, proti, viņiem arī bijuši šī studiju virziena izvērtēšana, kas šobrīd norisinās Latvijā. Pēc šī studiju virziena izvērtēšanas, protams, ir slēgtas programmas, man liekas, arī pat augstskolas ir savā starpā savienotas kopā, un dažām augstskolām ir atņemts arī valsts finansējums, kas arī, protams, ir smagi lēmumi, kas nav viegli pieņemami. Šobrīd šis process notiek Latvijā, tātad faktiski mēs no Igaunijas esam kaut kāds 2–3 gadus atpaliekam, un ko Igaunija izdarījuši? Igaunija ir pieņēmuši lēmumu, ka Igaunijā būs bezmaksas izglītība igauņu valodā visiem, kas to vēlas.
kā jūs zināt, tad Somijā, Zviedrijā jau ilgāku laiku ir bezmaksas izglītība. Šobrīd tad mēs esam tādās, man liekas, mazās krustcelēs. Ko tad darīt? Ir skaidrs, ka arī šodien jau kolēģi runātāji uzsvēra, ka ir problēma mūsu izglītības sistēmā, jo mēs visi jūtam, ka varbūt tā kvalitāte nav tik laba, kā gribētos, un tad ir jāmeklē reformas. Šeit arī Mārtiņš minēja ļoti labi piemēru. Man liekas, ka varbūt tās tiešām ir jāsāk nevis skatīties no finansēšanas modeļa viedokļa, bet gan no otras puses, no šīs kvalitātes sistēmas. Pēc augstākās izglītības likumā ir pateikts, ka ir jābūt katrā augstskolā šim izglītības kvalitātes sistēmai, kura ir jāievieš un tā tālāk. Un tad šeit, man liekas, ir jāsāk skatīties. Varbūt tikai nepieciešams kaut kāds vadlīnijas vai kas, no kurienes tad sāk skatīt, veidot šo kvalitātes sistēmu, jo šī kvalitātes sistēmā ir iespējams iestrādāt ļoti daudz tādus elementus, kas ir saistīti ar finansējumu plūsmu, un tos ir tie, kurus vairāk arī augstskolas ņem vērā, jo tie ir visi svarīgi. Viens modelis ir naudas seko kvalitāte un tā tālāk. Protams, vēl viena lieta, kas ir jāņem vērā, man liekas, skatoties izglītības sistēmu, ir, ka mēs kļūstam aizvien internacionālāki. Labs piemērs ir mums šobrīd norisinās parlamentu vēlēšanas, kur mums pirmo reizi ir arī melnādainais students, kurš ir, jau būs kļūst par studentu, tā kā aktīvi tātad parlamentu biedru. Tas nozīmē, ka šis process ir sācies un neatgriezieniski. Un ir jāvērtē, kā iebrauciešie studenti, kas šeit studē un mācās, kā viņi iekļaujās visā šajā sistēmā iekšā. Viņus nevar nekur nodalīt nost, ņemot vērā, ka viņi pēc tam vai nu brauc mājās vai kaut kur citur. Un, protams, ir vēl viena lieta, kas ir jāņem vērā, skatoties uz visām šīm reformām. Protams, to, ka Latvija, manuprāt, es tā atļaušos izteikties, neviens cerams man krustā nesatīs, ka Latvija tomēr ir nestabila ekonomika. To parāda nesenie notikumi, tie parāda to, ka burtiski pirms 2 gadiem bija krīze, kas daudz ko mainīja, visā ekonomikā kā tādā, un mazliet arī tā cilvēkiem mainījās domas, kā mums attīstīties, vai mēs esam pakalpojumu valsts, vai mēs esam ražošana un tā tālāk, uz kuru pusi vērties. Un šie sektori ir jāattīsta. Viņi nav nedz būt kaut kādā vietā, kur viņi ir sasnieguši. Līdz ar to ir jādomā gan par jaunu uzņēmumu radīšanu rūpniecības sektoru un lauksaimniecībā. Līdz ar to šis viss ir jāparedz, plānojot jauno finansēšanas modeli un tāpat arī plānojot šo kvalitātes sistēmu. Es tā domāju, ka 5 minūtēs esmu izteicies. Labi, paldies! Labdien, man sauc Kristīna Sprode. Es esmu biznesa augstskolas turību studējošo pašpārvaldes finanšu virzienu vadītāja. Mēs, par cik esam privātā augstskola, mēs pārstāvam savas intereses un arī daļēji privāto augstskolu intereses, un mēs esam par ministra reformām, jo mēs vēršam globāli uzmanību šim un skatāmies to, ka 35% no pašais studējošajiem studē budžetvietās, taču 65% maksā paši, ņem kredītu bankā vai strādā un paralēli tad maksā par savām studijām. Ir tā, ka studenti dažkārt aiziet arī no studijām, jo nespēja sekt šos izdevumus un turpina strādāt vai aizbrauc no valsts. Tas ir oponējot Latvijas universitātes šo izteikumu, jo mēs esam par to, ka ir maksas izglītība, jo tas dod iespēju studēt pilnīgi visiem studentiem. Viņi arī tie, kuriem nav pašreiz šis finansējums, viņi ņem kredītu un viņi izvēlās studēt tur, kur viņi patiešām to vēlās. Tāpēc, kad pašreiz ir situācija, redzam arī mūsu valstī, kad studenti iesniedz stājoties augstskolā, dažādās augstskolās iesniegumus par to, ka vēlās mācīties un izvēlās augstskolu to, kurā ir paņemta budžetā. Tas nav pareizi, jo tāds students nestudē to, ko viņš vēlās, viņš studē tur, kur viņam ir iespēja to darīt vislētāk. Nemaksājot, bet studējot pa valsts naudu. Mēs uzskatām, ka tas nav pareizi, jo students izmācīšies šo profesiju, bet viņš iespējams nestrādās tajā, kuru viņš ir izvēlējies, jo viņam viņa nepatīk. Mēs uzskatām, ka tas pilnīgi nav tā kā cilvēkam piemēroti. Ir jāstudē tur, kur viņš vēlās, jo tad arī profesijā strādājot būs ļoti augsta kvalitāte. Tāpēc mēs atbalstam šo reformu, jo arī atmaksājot pašreiz, tie, kas ir paņēmuši kredītu, viņi atmaksā uzreiz pēc studiju beigšanas šo naudu. Taču pēc jaunās reformas mēs varam redzēt to, ka ir iespēja atmaksāt 25 gadu laikā, ja ir sasniegts šis līmenis.
Un mēs uzskatām, ka tas ir daudz produktīvāk un arī valstī, skatoties ilgtermiņā, tas būs labāk nekā pašlaik. Tas tā no mūsu puses īsumā viss. Mēs tikai gribējām vērst studentiem uzmanību uz to, ka pašlaik ir vairāk no mūsu skatījuma finansējums inženierzinātnē, medicīnai un dabas zinātnē, taču humanitārās un sociālās zinātnes mazliet ir piemirstas un arī šis finansējums ir tā kā striktāks. Un pēc jaunās reformas tas varētu būt vienlīdzīgs pilnīgi visiem. Paldies! Paldies! Jā. Man sauc Reinis Bajors, esmu Vidzemes augstskolas studentu apvienības prezidents un pastāstīšu kā reģionālās augstskolas viedokli. Sākšu ar komentāru, tā teikt, nedaudz oponēšu Banku augstskolai Turība. Biznesa augstskolai Turība, atvainojos. Mūsu viedoklis nedaudz atšķirīgs, bet tajā pašā laikā nedaudz līdzīgs. Jā, mēs piekrītam, ka tagad šī situācija, kad šie 35% studentu studē par budžeta līdzekļiem un lielākā daļa viņiem nav šī iespēja, ir nedaudz negodīga situācija. Un arī tas, ka lielai daļai studentu, kuri tomēr studē par budžeta līdzekļiem, viņi studē tikai tāpēc, ka ir iespēja studēt, es pats ļoti labi zinu dažus tādus cilvēkus. Tas nozīmē tikai to, ka ir attiecīgi jāpārskata, jāpārdala, kurās profesijās ir kam ir nepieciešami šie lielākās budžeta vietas, lielākais budžeta vietu skaits. Un jo sevišķi reģionos, jo reģionos ir vajadzīga šī pārdala daudz vienlīdzīgāk, nevis, piemēram, inženierzinātnēm 40 un biznesa vadībai 8, kas neizveido to vienlīdzīgo situācijas, neveido tā teikt šo starpnozaru sadarbību, jo, principā, biznesa vadības studenti, tas tāds kā piemērs, un inženierzinātnes ļoti saistīts, jo inženieri bez biznesa vadības un otrādāk viņiem sadarbojoties veidojās daudz lielāka, arī turpmāk, tā teikt, veiksmīga sadarbība. Un jā, tas, ko mēs uzskatām par šo kvalitāti, tas ir tieši tas par budžeta vietām, kā viņas motivē. Pagaidām ir tā, ka arī studiju programmās, kurās šīs budžeta vietas ir maz, tieši tas arī motivē studentus mācīties, lai viņi iegūtu šīs budžeta vietas. Protams, ja šīs budžeta vietas būtu vairāk, tā motivācija varbūt būtu zemāka, bet tomēr visiem būtu dot vienlīdzīgi iespēju. Vai arī attiecīgi pēc Mitras kunga piedāvātās reformas studentiem, kuriem, piemēram, nav šīs budžeta vietas, viņi tomēr būtu, ja būtu gan šīs budžeta vietas, gan attiecīgi šī daļa no šīs reformas, tad studenti būtu nostādīti vienlīdzīgākās situācijās, jo nebūtu jāņem tas kredīts, kas ir jāatmaksā uzreiz, bet arī kādā laika posmā. Jā, kas būtu jāsaka par reģioniem vairāk? Protams, ka ir jāskata šī izglītības kvalitāte un jāvērtē, kādi rezultāti iznāk ārā no šī pētījuma, un tad attiecīgi jāskatās, kas būtu jādara arī ar reģionālajām augstskolām, jo piekrīt, ka iespējams kvalitāte daudz kur nav tāda, kādai tai vajadzētu būt. Tieši tāpēc, jā, vadoties pēc šiem rezultātiem būtu jāskata, kas būtu vairāk jākonsolidē un kas būtu vairāk jāattīst. Tas tā īsumā. Labi, paldies, un varbūt dosim vārdu ministram, varbūt atbildēt uz tiem komentiem, un tad pāriesim uz jautājumiem un diskusiju. Jā, paldies. Paldies. Pirmkārt, tas, ka es pilnībā atbalstu vairāk kā vienu variantu izvērtēšanu, nerunā pretī tam, ka man ir pārliecība ļoti cieta. Tas, ko es esmu piedāvājis, ir vislabākais. Es domāju, tas ir ļoti godīgi, korekti un solīdi, ka jūs sakiet, šis ir tas, kam es esmu gājis cauri, esmu pārliecināts, bet es tik tajā pašā laikā neuzskatu, ka citām versijām nav tiesības uz konkurenci un esmu gatavs atzīt, ka šis konkurences rezultātā izrādās labāk. Šeit ir arī zināms pamatojums tai, jo versija, kas pašlaik ir ļoti miglaini noformulēta kā konkurenta, ir visnotaļ nepamatota, ne tā, ka tur nav saprotams, kādā veidā
ir iespējams mobilizēt tādus publiskos resursus, lai nodrošinātu visiem bezmaksas izglītību. Tad, kad tas tiks formulēts, es domāju, mēs redzēsim diezgan interesantu ainu tieši no šī publisko finanšu viedokļa. Vai tas vispār ir iespējams? Otrs punkts, es domāju, ir svarīgi noteikti, un šajā diskusijā būs vērts iedziļināties dažādos salīdzināšanos piemēros. Pamēģināsim to Igaunijas piemēru drusku uzšķērst un saistīt to ar Latviju. Jūs ziniet, ka tiešām cits starpā tur ir studenti protestē par šito. Ja? Jo viņiem liekas, ka tas nav taisnīgi vai taisnīgi, ka tikai pilnā laikā un tikai igauņu valodā mācoties, jūs varat mācīties par budžeta līdzekļiem. Arī daļēji mācoties un ne tikai igauņu valodā mācīties, jums vajadzētu būt pieejama budžeta līdzekļiem. Tā kā arī šim modelim ir vienmēr, lai cik jūs ejat, jūs vienmēr noteikti kā dabūsiet, kādu daļu. Tās ir studentu asociācijas, kas iebilst šito. Bet iedomājieties to situāciju, tātad Latvijā mēs ejam uz šo. Jā, ja mēs to pasakām latviešu valodā, tur ir savi plusi un mīnus, ja? Tikai latviešu valodā, tikai pilnā laikā un tad par budžeta līdzekļiem. Šis ir būtiski ierobežojums. Tikai latviešu valodā un tikai pilnā laikā. Bet ja mēs relaksējam un pasakām, ka tās ir studijas un tā skaitā arī citās valodās, un pēkšņi Latvijas studijas kļūst salīdzinoši kvalitatīvas un vairākās jomās tās patiešām ir kvalitatīvas. Vai mēs nodokļu maksātāji esam gatavi maksāt par 5, 10, 15% citu valstu studējušo, kas šeit mācās, jo mums nebūs nekāda pamata liekt. Padomājiet par šo. Varbūt viss ir kārtībā, bet tas tomēr nozīmē zinām pozīciju. Šis arī ir aspekts. Mēs nevaram uzskatīt, ka vienmēr Latvijas augstāka izglītība būs tik slikta, ka neviens te neko negribēs braukt. Varbūt tieši otrādi mums tur vajag. Vai šeit var vairāk, un tad mums nozīmē, ka augstākā bezmaksas izglītība attieksies uz pārējiem. Tas ir tas, kas pašlaik notiek Skotijā, kurā patiešām ir tā, ka cilvēkiem sāk kļūt, viņiem sāk rasties pārdomas, vai mēs turpinām šo taktiku arī turpinām. Tā kā es domāju, ka šeit tas ir viens. Otrs, es domāju, mums ir diezgan būtiski saprast, ka te iet runa par motivācijas sistēmu. Un motivācija ir svarīgs komponents visā šajā reformā, gan motivācija attiecībā pret studentiem, un tas nozīmē atbildību par izvēlēm, gan arī motivācija augstskolām un augstskolu pasniedzējiem. Šeit, manuprāt, ir arī viens no argumentiem, kāpēc ir svarīgi runāt un laicīgi par finansēšanas modeli, jo tikai tā izskatās visdrīzāk kvalitātes vadības prasības iegūst jaudu. Ja mēs runājam par kvalitātes vadības prasību, un tās ir neskaidrs saistīts ar finansēšanas mehānismu, tad augstskolas ļoti labi spēja adaptēties. Situācija īpaši neko nemainot. Trešā lieta, es patiešām aicinātu, un es saprotu, ka es tagad drusku eju uz nažiem ar augstskolām, studentus paskatīties augstskolu budžetus un tas, kādā veidā tiek sadalīta nauda. Jūs tiešām atklāsiet, ka ir augstskolas, universitātes, pat teikt, tas gan nav šeit Rīgā, kurām sabiedrisko nodaļu, attiecību nodaļā strādā 15 cilvēki. Salīdzinājumi izglītības zinātnes ministrijā komunikācija nodaļā strādā 3 cilvēki. Vai tas ir adekvāti? Es domāju, ka nē. Vispārējais personāls un akademiskais personāls augstākais mācību iestādēs ir par labu vispārējiem personālam. Vai tas ir pareizi? Es domāju, ka nē. Jo mums, man liekas, augstskolas nevajadzētu primāri nodarboties ar, teiksim, atbalsta funkcijām vai nekustamīgšanu pārvaldīšanu. Drīzāk ar akademisko darbību. Un tā tālāk. Es domāju, ka šeit jau paši pa sevi kaut kādas racionalizācijas iespējas, taču tās ir grūti sasniedzams, ja mēs nesākam nopietni runāt par pārmaiņām un tās saistam sekām. Vēl 3 punkti, un tad es pārtraukšu. Trešā lieta, es saprotu, ka jūs, ka tas stāsts, un tas būs viens no risinājuma patiešām nopietniem punktiem, kā finansēšanas modeļi maina vai turpināšana ietekmē cilvēku gatavību migrēt vai atrasties ārpus Latvijas. Jūs noteikti ziniet, es ceru, ka jūs ziniet, ka katru gadu pēdējo 3 gadu laikā, ieskaitot šo mācību gadu, studējošo skaits bez kāda tur jaunā modeļa, samazinās vidēji 8-9 tūkstoši pat vairāk gadā. Pie tās pašas proporcijas, kas joprojām no vidusskolām beidzēju klasēm iet uz augstākām mācību iestādēm, proti 60% no vidusskolām dodās uz augstākām mācību iestādēm. Tā pašā laikā mums krītās. Lielākā daļa uz tām, kas kritums ir saistīts ar tām jomām, kur studējošie maksā paši. Acīm redzam problēmu. Ja? Cilvēki neizvēlas. Tas nav demogrāfijas efekts. Viņiem jābūt mīkstākam, maigākam. Viņš ir saistīts ar
ar nespēju maksāt par savu apmācību. Tas ir jāatrisina, ne? Tas ir diezgan skaidrs un tā. Priekšpēdējā piezīme attiecībā uz 38–40% ar augstāku izglītību. Es domāju, ka tā orientācija ir drusku savādāk. Tas nav jautājums piespiest vēl lielāku jauniešu skaitu nākt uz augstākajām mācību iestādēm, ja nav sistēma reformēta, bet tas ir jautājums par tiem, kuriem ir 25 plus gadi un viņu iesaisti augstākās izglītības procesā, kas notiek gana kvalitatīvi, bet šī ir būtiska stratēģijas maiņa. Es domāju, arī ar reģionālām augstskolām, tās iespējams ir reģionāla augstskola viens no izdzīvošanas stratēģiem. Beidzot, pēdējais jautājums. Es uzrunāju to nestabilitāti. Manuprāt, tas attiecībā uz finansēšanas modeli, ko es un mani kolēģi piedāvā, arī tieši ir antidoze nestabilai ekonomikai, izveidojot ārpus budžeta fondu, kas nav saistīts ar budžeta situāciju, izveidojis stabilu finansējumu plūsmu augstākai izglītībai. Es ceru arī zinātnē, kas nodrošina neatkarīgi no tā, kas notiek ekonomikā, prognozējumu, plānojamu, protams, saistībā ar kvalitāti, finansējumu spēlētājiem. Iedomājieties tagad šo te gadījumu, kāds mums tagad ir. Mums notiek kaut kādas kataklizmas, un tās var notikt arī turpmāk. Pašlaik budžetā nav samazinājumi. Augstāk izglītībā ir vēl vairāk, es domāju, mēs panāksim nelielu pieaugumu. Bet tad, ja notiek šādas lietas, un tas viss ir saistīts ar budžeta situāciju, ja pēkšņi valdībai jādodās kaut ko glābt, tas var uzreiz uzrunāt šo jautājumu. Vai tas paliek spēkā? Savukārt ārpus budžeta finansējuma gadījumā tas vispār neatiecās. Tas turpina finansējums plūst, neatkarīgi no tā, ir Latvijas valdībā jāglābj un cik lielā mērā tā vai cita ekonomikas vienība, vai tā vai cita pašvaldība, vai nav. Un šī stabilitātes sajūta, kas nav saistībā ar budžetu tik droši, tieši tāpēc, ka ekonomika ir nestabila, ar ārpus budžeta fondu veidojas pārskatām un drošāk. Labi, paldies. Jurim ir replika. Jā, vispirms par to, vai studentiem vajadzētu maksāt vai nē. Nesen bija viens tāds students prezentēja vienu vīziju, un tur bija arī pieskārts budžeta vietu jautājumu. Un tie studenti, kas prezentēja, arī teica, ka viņiem nevajag Latvijā budžeta vietas, visam jābūt par maksu. Un tas viens students no zāles piecās un teica, es šobrīd maksāju par savām studijām. Es pirmdienā ēdu kāpu uz zupu, otrdienā ēdu kāpu uz zupu un arī trešdienā ēdu kāpu uz zupu. Un pēc tam ceturtdienā viņš var atļauties tur kaut kāds garšvielīgs tai kāpu uz zupai pievērt klāt. Un līdz ar to no viņa puses bija sašutums, kas radās par to, kā tas var būt, ka mēs pasakam, ka mēs ejam uz maksas izglītību. Jo šobrīd viņš ir tādā ievainojumā vietā, jo viņš maksā par savām studijām, un līdz ar to viņam faktiski ļoti liels finansiāls grūtības. Kas attiecas tad vairāk, ja mēs šķēržam to Igaunijas modeli, tad šķēržam arī augšā to, varbūt tās to finansējumu modeli, kas mums te iet, ko Kirkums piedāvā. Man liekas, lielā mērā šeit tiek ņemts vērā tas, ka tirgus kaut kādā veidā kaut ko noregulēs. Jo tiek pateikts, ka centrālā plānošana varbūt nav tā efektīvākā, un tad ir kaut kā jāmēģina viņus tikt vaļā. Savukārt, man liekas, ka ir ļoti bīstami paļauties tikai uz tirgu. Man liekas, to ir pierādījis pasaules praksa par to, ka tirgus nespēja vienmēr visu noregulēt, un ir nepieciešama kaut kāda daļa centrālās plānošanas. Igaunijā šī iespēja tiek dot pašām augstskolām plānot, nevis, kad, teiksim, ministrija nosaka, cik vietu budžeta skaits nepieciešams ir katrā nozarē, bet viņi pasaka, ka augstskolē tik, un tad viņi tur savā starpā sadala komunicējot ar uzņēmējiem. Vēlētos arī apgāst vienu mītu, kas, man liekas, cilvēkiem radies par to, ka inženieri jānošķir kaut kādā veidā no uzņēmējiem. Ka tas ir divas dažādas lietas. Ja cilvēks aizies studēt inženierzinātnes, tad viņš beigās iznāk ārā kā inženieris, viņš neko citu nemāk. Savukārt, ja mēs aizņem studēt uzņēmējdarbību, mēs iznākam ārā un mēs esam noteikti lielais uzņēmējs un tagad dibinam firmu. Jo studentu parlaments veica nesen aptauju, kas faktiski ir, man liekas, lielākā aptauja par augstākā izglītību Latvijā. Tas gan bija pa inženierzinātnēm, kur kopā piedalījās 13 augstskolas no visas Latvijas, respondentu skaits 1800 ar kaut ko. Un viens no jautājumiem bija, vai jūs esat gatavs uzsākt uzņēmējdarbību, vai jums liekas tas pievilcīgi. Un 45% no visiem inženieru zinātņu studentiem, kur iekšā ir dabas zinātnes, IT, telekomunikācijas un vispār, pateica jā. Tātad 45% joprojām uzņēmējdarbība liekas kā pievilcīgs veids, tas ir pietiekami atraktīvs, interesants un ar labu imidžu, ka viņi ir gatavi to darīt. Protams, cik realitātē izdodas, bet tomēr ar kaut kādām papildu zināšanām viņi ir gatavi to darīt. Tas ir ļoti labi. Tika pieminēts arī šie, kā jau mēs arī kāpos zupu stāstīja, proti par šiem kredītiem.
šī pašā aptaujā bija jautājums, kā jūs uzskatāt, vai ir viegli saņemt kredītu. Un tur bija jānovērtē no balēm no 1 līdz 10, un studenti novērtēja, ka jā, ar astotnieku, proti, ka viņam ir ļoti viegli saņemt kredītu. Problēma, ko viņi novērtēja zemāk, ir atmaksas nosacījumi, kas ir ļoti zem 5 vai 5,2 nemaldos bija. Tātad bija nepievilcīgi atmaksas nosacījumi kredītiem kā tādiem. Varbūt tur ir kaut kāda problēma, kas ir šī laukā vairāk jārisina. Tāpatās arī par šo finansēšanas modeli. Augstākā izglītībā nekad neko nevar skatīties tādu 1, 2 gadu, 3 gadu griezumā. Viss ir jāstāsta ilgtermiņā. Ja mēs mainām finansēšanas modeli uz to, ka mēs aizņemamies no ārvalstīm, obligācijas izdot vai kā savādāk, un mēs to ieviešam ilgtermiņā, tad man jautājums, kas notiek pēc 20, 30 gadiem? Skaidrs, ka Latvija vēlas, lai arī lai mēs esam konkrēti spējīgi tāpat kā jebkura cita Eiropas valsts, un lai mēs saņemam vienlīdzīgu atalgojumu. Piemēram, lai mūsu profesori, kas šeit arī sēž, saņem tikpat lielu atalgojumu kā profesori Dānijā. Un tad ar šo modeli kā to var panākt? Protams, ka vienīgais veids, kā to var panākt, tad ir ceļot studiju maksas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē uz to, ka mēs ejam uz izglītību, kas pēc 20 gadiem maksās, es nezinu, 30, 40, 50 tūkstoši pa gadu. Mēs esam tajā pašā vietā, kur ir kaut kāda Lielbritānija vai Amerikas Savienotās valsts. Un rezultātā, ja ir jāmaksā 50 tūkstoši vai 30 pa gadu, tad aizbraukt uz Zviedriju un maksāt tikai pa kaut kādām dzīvošanas izmaksām sanāk daudzreiz lētāk, nekā sept šeit visas dzīvošanas izmaksas, plus vēl šīs mācību maksas. Turklāt, man liekas, šis modelis arī šobrīd ir Ungārijā ieviests, un viņiem sanāk 8% tā likme, ko viņi maksā par šīm obligācijām. Tad valsts izmaksas par to, ka šo naudu aizņemās, ir 8%. Tātad tas ir ļoti liela summa klāt vēl tam, jo tiek lēsts, ka tur 450 miljoni šī izmaksā šis modelis. Un tad vēl 8% jāpierēķina klāt. Un plus vēl tas, kas neatdodas. Arī nav tā, ka ar to nestabilu ekonomiku kaut kur jau tā nauda pēc tam ir jāatdod. Un tad tas ir atkal no valsts budžeta. Un tad tas nav tā, ka tas gluži ir kaut kas nost un savā starpā neintegrējās. Tā īsti. Mārtiņš, un tad dosim ministram arī iespēju atbildēt. Es tā īsi uz divām tēzēm vēl papildus. Par to motivāciju bija tas jautājums, vai būs bezmaksas izglītība, vai tas nozīmē, ka studenti nebūs motivēti studēt. Jautājums ir tāds, šī tāda ķecerīga doma, bet, piemēram, pateiksim, ka ja tev atzīmes būs zem 6, tad tu automātiski maksā par savām studijām. Un studenti būs pietiekami motivēti, lai tiešām mācītos un pelnīt labās atzīmes, un attiecīgi pēc tam saglabāt šo savu bezmaksas izglītību. Un var atrast noteikti citus motivējušos faktorus, kā iesaistīt studentus, tā pašā laikā kvalitīvu izglītību studenti paši gribēs nākt uz lekcijām un klausīties tās. Un tāpēc nevajadzētu varbūt uzreiz apgalvot, ka bezmaksas izglītība nozīmētu demotivētus studentus. Tā bija tāda viena tēze. Un otrs bija par to valsts publiskiem resursiem. Ir tāds jautājums. Šobrīd, es saprotu, finansēšana, lai ieviestu kreditēšanu, vajadzīgi 450 papildus miljoni valsts budžetā. Jautājums ir, cik gadus, piemēram, šajā brīdī mēs varētu nodrošināt Latviju ar bezmaksas izglītību. Un, ja mēs, piemēram, skatāmies uz tiem tīģeru piemēriem, kas ir Āzijā bijuši tā pati Īrija un visi tie, kā viņi tieši investējot izglītībā un savu cilvēku kapacitātes celšanā, ir attīstījuši savu ekonomiku un pēc tam savu valsts stāvokli pasaulē, kas arī tāds būtiski lieta, ko es varbūt gribēju vēl kā papildus piebilst no manas puses. Paldies! Robert. Te kaut kā notiek jākvalificē, ir kaut kādas lietas, ko es neesmu teicis, ko jūs esat teikuši, domādam, ka es to teicu. Es neesmu teicis, ka bezmaksas izglītība demotivē studentus. Es esmu teicis, ka tas saistās ar motivācijas sistēmu. Tas ir drusku savādāk. Vienkārši tas tā. Jā, bet nu labi. Ir kaut kādas lietas arī, ko es nesaprotu. Es nesaprotu to gājumu tiem inženierzinātnēm 45%, piedodiet. Kaut kas tur... Sakarā biznesa augstkultūrība. Jūs tad atbildiet vīni. Es šito es gadu. Par to studentu kāpo zupu. Es domāju, tas, ka cilvēki, tas nozīmē, ka viņi mēģina nofinansēt savu iztikšanu un tā, kas viņiem ir. Ja viņi šai iztikšanai, kā arī daudzās citās valstīs, arī aizņemās uz zemā procentu likmēm, tad viņiem nav jāiet kāpos zupu 3 dienas. Viņi var arī normāli baroties. Jo tas, protams, ir jautājums, kā jūs finansējat šo sistēmu. Jo, protams, jums ir jāmaksā par studijām un nav cita avota un jums ir jāstrādā un jāiztiek no minimāli ietaupījumi, tas to var novest. Jums ir automātiski mācību maksas piešķiršanas sistēma un automātiski, ja jūs piekritat dzīvošanas maksas, dzīvošanas atbalsts, pabalsts, stipendijas, grantu piešķiršanas sistēma, ko jūs kopā pēc tam ir lēnāk grādu, tad jums nav obligāti. Tas ir, protams, jūs varat izvēlēties to darīt, bet tā jūs individuāli izvēlam tur gan mums publiskiem sektoram nevajadzētu iejaukties. Tā kā šis risinājums ir salīdzinoši vienkārši.
Man ir grūti pagaidām iesaistīt diskutēs centrālo plānošanu versus tirgus, jo es neredzēju joprojām, kas ir tas, kas tajā centrālā plānošanā ir tik labs, lai varētu ar to, kad ir konkrēti. Ir, protams, ideoloģiskas pozīcijas, bet, ko es respektēju, bet es noteikti kaut ko gribētu tādā konkrētākā nozīmē. Attiecībā ar tiem kredītiem, es domāju, ka tas jau ir tas gājiens, ka tas strikt runājot, protams, nav kredīts, kā jūs saprotat, jo apmaksas situācija ir pilnīgi atšķirīga. Jūs nekad nevarat nobankrotēt ar šo modeli. Jūs nedodat, jūs viņu norakstat, jūs viņu nemaksājat laikā, kad jūs ienākumi nav atbilstoši, un kaut vai visu mūžu, ja viņi nav atbilstoši, noteiktam līmenī, kas, protams, nozīmē, ka mēs sabiedrību norakstam šo te maksu. Jums ir noteikta proporcija un tikai no ienākumiem, kas jums ir jāmaksā. Un bez tam interesi, kas jums ir, jūs esat Ungārijas gadījumu un Austrālijā arī, viņi ir lielāki. Tā interesi tieši mūsu piedāvātāji ir ārkārtīgi mīksta un māja, kas vispār nav pat komerciāli apsveram. Tā kā šeit tiešā veidā ir uzrunājums, ka tas ir būtiski komfortablāks visiem iesaistītajiem apmaksas sistēmām. Es domāju, ka ir vērts tomēr, un es saprotu, ka tas Latvijā, man ir kolēģi teikuši, ka Latvijā tas nav viegli paskaidrojums, vai racionāli pat saprotams, tas kaut kā neaiziet, ka mums nav bezmaksas izglītība, dāmas un kungi. Mums ir maksas izglītība tādā vai savādākā veidā. Jautājums ir par maksas organizāciju, bet nevis par bezmaksas izglītību. Mums neviens, nekur pasaulē tāds nav. Lai jums būtu sajūta šī sektora lielumam, tad saskaņā ar augstākās izglītības departamentu datiem oficiāliem pagājušajā gadā šī sektora kopējā finansiālā apjoma bija 190 miljoni latu, kuri, protams, ir publiskais finansējums, ir privātais, ir Eiropas, bet tas nav tā kā nekas, ja. Un daļa vai liela daļa, un tā ir nodokļu maksātāju nauda, tas ir, protams, jāatcerās, kad mēs runājam par skaisto piemēram no Skandināvijas valsts, ka tur tā sistēma ir sasaistīta ar progresivitāti nodokļu maksāšanā, tas ir acīm redzami, to ir grūti nepamanīt. Protams, iebraucot kā kuršu pirātiem un savācot izglītību un aizbraucot, to var nejust, ja? Bet ja jūs tajā sistēmā strādājat un dzīvojat, jūs ļoti labi saprotiet, ka lielāki ienākumi, kas rodās no augstākās izglītības, automātiski nes līdz lielākus nodokļu maksājumus. Un tādā veidā tā sistēma var tiek uzturēta, protams, piedāvājot kā publisko labumu arī tiem, kas nestrādā šajā sistēmā. Tas ir līdz kādam brīdim noteikti. Tas notiksies, grūti pateikt, līdz kurām. Bet tas ir jāņem vērā. Mums ir tas, kas nāk tajā līdzi. Es domāju, ka ja mēs mēģinātu noslēpt un retoriski ietērpt samaksu par augstāku izglītību caur nodokļu sistēmu, lielākā daļa no cilvēkiem, vismaz tāds tas tests man ir bijis, kas iebilst pret maksas izglītību, būtu ar mieru. Ka tas būtu caur nodokļu sistēmu. Kaut gan tas neko fundamentāli nemainīt, jo tāpat cilvēki par to maksāt, tikai tas būtu noslēpts ar nodokļiem. Tādā vai savādākā veidā. Vai nu kā beidzēja nodoklis, vai kā progresīvais nodoklis, vai kā savādāk. Tāpat mēs par to maksāt. Tikai tas nebūtu tik individualizēts. Iespējams, kā tas ir mūsu piedāvājums. Visbeidzot, protams, jautājums par 20-30 gadiem ir ārkārtīgi svarīgs, taču es nedomāju, ka cena, kas tiek maksāta valstīs, ko jūs nosaucāt, ir pašu uztaisīta. Tā ir konkurences izraisīta cena, kura atspoguļo visdrīzāk pieprasījumu un kvalitāti. Man personiski nebūtu, protams, tas speciāli saka personiski, nebūtu problēma, ka Latvijā būtu lielāka mācību maksu, ja tā atspoguļot konkurētspējīgu cenu. Man nebūtu problēmas, ja Latvijas profesors saņemtu būtisku lielāku atalgojumu, ja tas atspoguļot izglītības konkurētspējas starptautiskā salīdzinājumā. Es domāju, ka tas būtu tikai apsveicami. Un tad mēs no publiskā sektora varētu noorganizēt tādu apmaksas sistēmu, kurā Latvijas rezidenti un pilsoņi iegūtu no tā, ka tā ir kvalitatīva izglītība, par ko citi iespējams maksātu vairāk, bet mūsu maksas sistēma būtu norganizēta tā, ka tā dod priekšrocību tiem, kas šeit dzīvo un strādā. Paldies, Reine. Jā. Es paturpināšu par to pašu kreditēšanu, par kreditēšanas principiem kā tādiem. Ar jautājumu, vai dzīvot uz parādu un cik lielā mērā Latvijas iedzīvotāji ir gatavi dzīvot uz parādu. Jo, kā mēs redzam, cik liela daļa pasaules dzīvo uz parādu un kādi ienākumi ir attiecīgi arī citos reģionos, kad tie cilvēki paši arī spēja atmaksāt tos parādus, kad viņi spēja atmaksāt arī šos kredītus, ko viņi paņēmuši par augstāko izglītību. Un
Jums ir telefons, jūs nopirkāt uzreiz, ja līzingā? Līzingā. Bet man ir attiecīgi ienākumi. Nē, bet to var darīt, ja ir pastāvīgs darbs, un ja tu redzi, ka var atmaksāt. Es skatīju, neskatīju. Labi, tad pāriesim uz jautājumu no auditorijas. Kristaps Laucis, Baltijas Starptautiskā akadēmijas un parlamenta prezidents. Es gribētu pirmkārt arī atbalstīt Ķīļkunga reformas, arī kā turības viedokli. Vienkārši man tādi pāris ir kā tādi retoriski jautājumi, uz kuriem es nekad laikam mūžā arī nedabūšu tās atbildes Latvijā. Un vēl pāris tādas lietas, piemēram, par to, ka tas, kas sabiedrībā un arī mēdījos ir ļoti bieži jaukts par tādu vārdu savirknējumu kā valsts augstskolas, ja, kurš praktiski vispār nepastāv, ir valsts dotētas augstskolas. Ja šīs dotācijas ir no valsts budžeta attiecīgi, tā teikt, nodokļu maksātāji maksā šo naudu, lai pēc tam attiecīgi varētu viņi studēt viņu bērni. Nu, tas tā ļoti vienkāršojot. Un šai brīdī atkal ir tāda veida mazliet diskriminācija par to, ka viņi tādā gadījumā, kāpēc viņi nevarētu izvēlēties kādu privātu augstskolu, kurā studēt, un arī viņu izvēle sekot tam, kur viņi grib studēt, nevis tur, kur ir iespēja. Vēl variants ir par to, ka, piemēram, vai ir veikti aprēķini par to, cik šie budžeta studenti, kuri pamat, piemēram, studijas pirmajā kursā, otrajā kursā, neturpina studijas. Nu, iespējams, ticamāk, materiālu apsvērumu dēļ, bet viņi neturpina. Bet šo laiku viņi ir pavadījuši studējot. Līdz ar to no šāda veida arī studijām veidojās kaut kāda veida zaudējumi. Protams, un vai šī nauda ir līderīgi izmantot. Vēl ir tas, ko arī teicu, uz ko mēs ejam, uz kvantitāti vai uz kvalitāti. Tas, kad 35% studenti budžeta vietās, pārējie ir pa maksu, un tagad gribam panākt to, ka visi būtu bezmaksas un izglītība, un visi iesim tikai iegūsim augstāko izglītību. Tad mēs aizmirstam to, ka vienkārši tīri godīgi skatoties. Ne visiem tas būtu jādara. Tas pats ir kaut vai profesionālā izglītība, vidējā profesionālā izglītība, kas atkal ir ļoti aizmirst un trūkst šeit parastu strādnieku. Un visi grib būt vadītāji, tikai ko viņi vadīs. Attiecīgi, vai šī ražošana ir tik ļoti attīstīta. Kvantitāte un kvalitāte. Es domāju, tieši to, ka ieviešot maksas izglītību, tieši tiktu celta tā motivācija un arī atbildība pašam studentam par to, ka viņš maksā par to, lai viņam būtu augstvērtīga kvalitatīva izglītība. Viņam nav šis motivācijas trūkums, kas ir studējot, tad, kad tu par to pats nemaksā. Attiecīgi, labi, nesanāca, aiziešu otrajā kursā prom. Nekas neturpināšu, varbūt kaut kad atgriezīšos pie tā, ja? Bet rezultāts no tā ir, ja cilvēki iet uz studēt budžeta vietās tikai tāpēc, ka tur ir budžeta vieta, un attiecīgi tas ir tikai tāpēc, lai būtu papīrs, un mēs esam redzējuši to, ka aizsardzības ministrs arī var būt veterinārārsts, ja? Latvijā tas ir normāli pieņemts, ja? Bet vienkārši es pilnībā tieši personīgi, un arī kā no Baltijas Starptautiskās akadēmijas studentu parlamenta atbalstu to, ka vajadzētu ieviest maksas studijas. Vai kāds varētu atbildēt Rostov telefonu? Un vēl viens tāds jautājums arī, kas ir, protams, pēdējās dienās ļoti aktuāls, ir par šo Krājbankas lietu. Ja? Ir vairākas augstskolas novērtēju, protams, Krājbankā ir attīstības fonda konts, ja pārējais konts, diemžēl, ir, nevis diemžēl, bet par laimi, ir valsts kasa tomēr, uz kuriem tiks skaitīts šīs naudas, saka, attīstības fonds jums, diemžēl, ir mazliet iebremzēts, bet ir augstskolas, kurām tiešām ir tie konti, no kurām tiek izskaidīti gan darbinieku atalgojumi, gan arī kuros tiek skaitīti studentu studiju maksas, kuras pašlaik daudz, kur ir iespējas maksāt pa mēnešiem. Līdz ar to, vai ministrija kaut kādā veidā kontrolēs, es zinu konkrēti viena augstskotā ir Risēba, ja, kurā ir praktiski visi konti ir Krājbankā. Ja, attiecīgi no šīs augstskolas darbība, kā tas tiks risināts no izglītības ministrijas puses, vai tiks iesaistīties kaut kā. Jā. Tas tās, paldies. Paldies. Man liekas, ka to pēdējo jādara kaut kā. Jā, tas laikam ir diezgan būtiski. Respektīvi tā, ka tā ir sanāca Latvijā, ka ja privāta personas nogulda naudu, tad tā tiek aizsargāta savukārt juridiskām personām to drusku savādāk. Ja, un līdz ar to, ja, protams, tie ir apjomīgi līdzekļi, miljonus un vairāk, tad šajā brīdī tā lieta ir iesaldēta. Okay? Tie nav zaudēti, bet tā ir iesaldēta. Risinājumi tūlītēji, saprot, ka tā, vai nu jau ir paziņot, vai tūlīt tiks paziņot, ir tāda, ka
attiecīgās iestādes un organizācijas, un tās nav tikai augstskolas, ir dažādi spēlētāji, arī izglītības jomā, kuriem šīs problēmas, ka viņi iegūst no valsts kases īstermiņu aizdevumus operacionālajiem mērķiem, aizdevumus. Savukārt to visu, kas saistās ar Krājbankas portfeli, aktīvu un pasīvu, ja tiks lēmts pēc Lietuvas valdības lēmumu, kas, ja viņi izlēms neglābt, ja, tad tas nozīmē, ka Latvijai nāksies izšķirties, tas visdrīzāk būs kā piedāvājums citām komercbankām pārņemt portfeli, kas nozīmēs gan to labo, gan arī saistību un aktīvu pasīvu daļu noteiktā veidā. Tas nozīmē, ka visdrīzāk šie te konti pāries citās jomās, citām bankām, ja tiks lēmts par Krājbankas likvidāciju. Tā nauda tā kā nepazūd, bet visdrīzāk, diemžēl, ir jārēķinās ar to, ka kaut kādā veidā tā tiks diskontēta, jo, protams, pilnā mērā, pat ja to paņem cita banka, viņi jau nespēs, viņi diskontēs. Nopirks to daļu, gan kredītus, gan depozītus, bet ar diskontu. Tas nozīmē, kaut kāda daļa notiek noies nost. Nav mehānismi juridiskā, kas pilnībā saglābtu, diemžēl tā ir tā realitāte, taču nenozīmē, ka tā ir pazudusi. Protams, ja Lietuvas valdība izlēma Snoras banku glābt, tad visdrīzāk Latvijas valdība sagaidīs, ka viņi arī vilks ārā Krājbanku. Tas nozīmē, ka tā ir tas visoptimistiskākais scenārijs. Pašlaik tā ir īstermiņa aizdevuma operacionālajiem, ja tas tā ir tik traki, ja, un tad jāskatās no kaut kādu noteiktu nobīdi, bet ar diskontētu atgūšanu. Tā. Mārta. Jā, tad pāris retoriskiem jautājumiem. Valsts augstskola nozīmē to, ka viņi ir valsts dibināti un valsts Saeima ir apstiprinājusi augstskolas satversmi, un līdz ar to uz augstskolu darbojās arī visi tie iepirkumi, kas ir jebkura valsts institūcija, tā skaitā iepirkumi un visi pārējie likumi. Valsts dotēta augstskola nenozīmē valsts augstskola, ir arī šobrīd privātās augstskolas, kuras īstenojot kaut kādas konkrētas programmas arī saņem valsts dotāciju. Un šobrīd patiesībā neviens vēl nav runājis par to, kurām augstskolām, kas arī ir viens no tiem jautājumiem, ja būtu kaut kāda vairāk budžeta vieta, kurām augstskolām tiktu, bet tas vispār šobrīd nav bijis jautājums. Par tām neturpina studijas un zaudējumu, tas arī varbūt ir īstenībā ir mīts. Jo jautājums ir tāds, ko tas students to gadu nomācoties jau ir ieguvis un cik no tā gada zināšanām viņš varēs pienest klāt ekonomikai. Bieži vien ir tas, ko mēs, piemēram, sakam par to, ka kāpēc mums ir jāmācās rakstīšana, vai kāpēc mums ir jāmācās, ja kāda priekšmeta vidusskola, augstskola, kāpēc mums visiem ir filozofija. Viņš ir atnācis pirmā kursā iepazīstināts ar filozofiju un ētiku, viņam uzreiz būs savādāks skatījums uz sabiedrību, varbūt tās viņš būs mazāks noziedznieks. To tā nevar viennozīmīgi izvērtēt par to, ka viņš ir pametis studijas un līdz ar to neko no tā nav iegūst savā gadā. Un par to kvalitāti un kvantitāti ir tā, ka es nezinu, vai zināms tas termins, kā iespēja līkme, respektīvi divi faktori. Ja mēs šobrīd piešķiram papildus finansējumu augstākā izglītībai, mēs varam palielināt gan kvantitāti, gan arī kvalitāti. Jo vienlaicīgi, ja palielinot studentu skaitu, kas studē, kvantitāte, tajā pašā laikā tas, ko mēs runājam šeit sākumā, un arī, ko Ķīļikungs teica, ka mēs visi piekrītam par to, ka nepieciešams reformas un kaut kādas struktūrālās maiņas, kas nodrošina kvalitāti, un līdz ar to abus divus faktorus stimulējot vienlaicīgi. Labi? Jā, šeit ir jautājums. Man jautājums, viens no jūsu mērķiem ir nodrošināt tā, lai augstskola... Uz man tomēr. Jā. Jūs redzējis no augstā mācības spēkiem būt ar doktora grādu. Kā jūs piedāvātais finansēšana modelis to varētu panākt? Kā jūs pasat, kādā veidā ieviešamais finansējuma modelis var panākt to proporciju mācību spēkos? Mēs saprotam, melnais scenārijs ir samazināt skaitu dabūt 2/3, ja? Nē, tas ir... Jā, bet es ironizēju. Jo vienmēr var dabūt tā, ka visi mācās par, kā es saprotu, pēc līdzības, visi mācās par budžeta līdzekļu, tikai viņi ir 1000. Un viss skatījums 100% viss mācības, vienkārši viņš skaits. Tādas manipulācijas vienmēr ir iespēja. Es domāju, ka tas jautājums ir par to, ka šajā gadījumā augstskolas iegūst stabilu finansējumu. Otrkārt, viņam, protams, ir uzreiz jārēķinās ar savu izmaksu struktūru, tāpēc pat tiešām nebūs iespējams, kā augstākās mācību iestādes noteiktu atbalstu funkciju īstenošanai tērē 5 reizes vairāk nekā privātais sektors, viņas efektivizēs savus procesus. Tas nozīmē ietaupīs, un šī nauda varētu tikt veltīt, atalgojumam, kas ir svarīgākais kritērijs. Visbeidzot, jūs, protams, ejat uz to, ka internacionalizējot, jūs radat to vidi, ko daudzi jauni zinātnieki un pasniedzēji vēlas, ļoti dinamisku, akadēmisku vidi, kas dod karjeras iespējas, apmaiņas iespējas un tā, varot vaļā
sektoru, iedodot stabilu ilgtermiņu finansējumu un aicinot, nevis tikai aicinot, bet patiesībā piespiežot efektivizēt, tas dara lielāku apjomu līdzekļu, ko novirzīt talantīgiem spēlētājiem, kuriem ir interesi arī savas karjeras. Tas ir tā. Stabils ilgtermiņā orientēts finansējums, starptautisku dimensiju un efektivizētiem procesiem. Tā ir daļa no šīs augstskolas izdzīvošanas stratēģijas. Viņi rīkosies savādāk, viņi vienkārši iesniegs. Ok, tagad arī jautājums no ministra mentora. Jā, negribu pieteikties. Tirkungs, man ir jautājums tāds, kas attiecās uz ideju, kad jūs sakat par šo, man tā ļoti labi patīk. Bet man ir jautājums tāds, kā vienmēr gribējām kā labāk, iznāca kā parasti, ja? Man ir jautājums tāds, ko jūs darīsiet, vai ka vienu brīdi notiks, ka 450 miljoni kaut ko tādu. Naudu sāks trūkt mazliet. Ja? Kaut kā nedarbojās, tas mehānisms tik ieļoti, ja? Un jums naudīs, valsts nevar iedot garantēt tik daudz kredītu. Kā jūs dalīsiet tādu? Vai jūs, citiem varam pārvēršot tādās praktiskās, šajā fakultātī 2/3 maksā, vairāk par 2/3, ja? Tad jūs finansēsiet šādā veidā. Piemēram, politologiem pie 100 studentiem katru gadu atnāk. 100 vai 25, ko pašreiz finansē? Tas ir fundamentāls jautājums. Vai jūs vai ir doktori? Ļoti skaisti skan, visus finansēs no valsts budžeta, citiem vajadzēja sakot, privātu finansējumu vairs nav. Tad tas nozīmē, kurš noteiks to, cik daudz cilvēku atnāks, vai cik daudz cilvēku ministrija pateiks, jums tik daudz pienākās. Tas ir citādi, nebūs kvotēšana jaunā līmenī, un mēs atgriezīsimies pie tā, ka politologiem pateiks, no jūs vairāk neesat vajadzīgi, 25 cilvēki dzīvojat, kā es gribu. Bet es jums uzreiz varu pateikt, jūs sagrausiet līdz ar to visu, ko mēs šeit esam panākuši. Tad man jautājums, kā jūs rīkosiet? Tikai vairāk jautājumu. Viens ir attiecībā uz to, vai... Nevis ir kārtībā, viens ir to, vai... Es vienkārši atlasīšu to, ko varbūt svarīgāk atbildēt. Viens ir par pietrūkšanu finansējumu. Tas visdrīzāk ir iespējams notiek tikai tad, ja Latvija ilgstošā laikā ir spekulatīvā kredītreitinga līmenī. Tad, protams, tā situācija ir. Es domāju, ka tad mums ir daudz cits nopietnāks problēmas nekā augstā gaidlīdība. Jārisina tas ir, bet tas ir daudz nopietnāks, fundamentāls Latvijas tālāks. Respektīvi, ja viņi ir kaut ciešamā tādā kredītreitingā kā pašlaik, es domāju, valsts var uzņemties, kā viņi tagad arī ir, spējusi pārdot savus parādzījumus par 5,5–6%. Ungārijas problēmas ir viņu problēmas fiskālas nedisciplinētības dēļ, bet mēs, es domāju, varam diezgan saprātīgi cerēt, ka būs iespējams iegūt. Ir vēl citas alternatīvas, galu galā mums ir aktīvi, kas ir maz īstenoti. Es pagaidām par viņiem nevaru teikt, ka tie nav apstrādāti, bet mums pat Latvijā ir aktīvi, pret kuriem var mēģināt aizņemties. Ja? Nav tik traki, ka mums vispār nebūtu, tas nav miljardos mērāms. Ja? Tas tomēr ir saprātīgs. Ja mēs tur domājam par kaut kādām atomstacijām ar miljardiem, tad šis nesalīdzinām mazāks. Tā kā tādā nozīmē varbūt man nav tik traki. Traki jautājums, protams, par procentu likmēm, tad kā tur visu to politiski noargumentēt, ka mēs seksim to starpību starp pārējo procentu likmu un studentu. Tas ir saprātīgs jautājums, es arī viņu pieņemu un man nav uzreiz konkrēts. Attiecībā pret kvotēšanu, es domāju, ka te sākās tā diskusija lielā par tirgu un plānošanu, jo tas visdrīzāk ir situācija, kurā augstskola nosaka pati, novērtējot savu kvalitāti, cenu par savu piedāvājumu programmu, politoloģiju, piemēram. Ja? Un šīs cenas augšējos un apakšējos koridors laikam nāksies noteikti, tur ir citi iemesli, kāpēc, lai nebūtu dempings un nebūtu hipertrofēta, tur tā kā Lielbritānija 15,000 mārciņu par vienu gadu maģistratūrā, kad tas ir atlaists. Ja? Tas būtu pat trāk, tad augšējais un apakšējais slieksnis un augstskola vienkārši startē šī koridora ietvaros ar savu cenu. Un pretī ir cilvēki, kas ir gatavi uzņemties šīs saistības ilgākā laika posmā. Ja tā kvalitāte ir par zemu, tad tur nekāda kvotēšana nepaliks. Tas nozīmē, ka kaut kādā ziņā sāk iestāties tirgus. Ja ir 500 cilvēki, kas ir gatavi mācīties politoloģiju, bet ja piemēram ir nekādas problēmas, nodrošina uz priekšu. Bet diemžēl, ja ir 10 cilvēki, 10 tad mēs mirstam nost. Bet tas, es domāju, tas nav jautājums par to, tas ir jautājums par izmaksas ar cenu, tas ir par tirgus. Tieši tā interese patiesībā ir šo jautājumu kvotēšanu, tas var būt ideālisks jautājums, novirzīt no centralizētā spēlētāja uz pašām nostājām. Bet par doktoratūru, es domāju, pašlaik mums
to mēs varētu kā sabiedrisko vienošanos uztaisīt. Tas nav vājprātīgi dārgs pasākums. Mums ir 1400 cilvēki, kas tagad to dara. Varam, nav tik traki. Labi, viņi būs 2008, labi 5000, kas būs izcili. Bet mēs domājam, ka to varam. Mēs te domājam tomēr par pamatstudijām un par 10 000. Šeit ir 2 jautājumi. Varbūt jūs pirms un tad jūs jāsaka. Egīns Ansons, Vidzemes augstskolas studentu apvienība. Es vēlētos nedaudz paturpināt to iepriekš jau iesākto jautājumu par augstāko izglītību pašos augstākajos līmeņos, tas ir doktora izglītība. Kā jūsu plānu ietvaros ir domāts plānveidīgi strukturēt un novirzīt šo studentu plūsmu, lai tiktu nodrošināt gan šo doktoru studentu skaits nepieciešamies sākot no bakalaura līdz pat doktora studijām, jo ir visi 3 līmeņi aiziet, tā skaitā maģistra studijas. Jā. Kā jūs plānojat nodrošināt tieši šo nepieciešamos cilvēku skaitu, jo ne visi cilvēki, kas studē bakalauros, ir gatavi studēt maģistros un turpmāk arī doktoros, un kā tas tiks motivēts? Man vajag to sajūtu, ko nozīmē nepieciešamo. Ja mums nav centralizētās plānošanas, ko nozīmē nepieciešamo? Prognozēto doktorantu skaitu, kas būtu vajadzīgs, lai mūsu ekonomika neatpaliktu no Rietumē Eiropas. Pirmkārt, es gribētu aicināt jūs domāt nevis par Latvijas ierobežām tikai, gan attiecībā uz doktorantu piesaisti, gan sūtīšanu. Es neredzu ne mazāko problēmu, kā ar Latvijas valsts vai budžeta vai ārpusbudžeta fondu līdzekļiem nomaksāt 1000 doktorantu mācības labākajās pasaules augstskolās, ja tas ir vai nepieciešams, vai to tie cilvēki izvēlas. Ne? Tas ir viens. Mums nevajag domāt tikai par šo. Pēc tam tas, man liekas, nav saprātīgi. Strādāt ar aliansēm universitātes ir daudz saprātīgāk nekā atsevišķi. Un tas pats ir arī ar piesaisti. Kāda problēma jums jaunus pasniedzējus un zinātnieks piesaistīt no blakus esošajām citām valstīm? Pēc tam padomājiet situāciju, kas tagad veidojas dažās mūsu kaimiņu valstīs, kurās budžeta finansējuma sarukuma dēļ konkurence uz akadēmiskajām pozīcijām nenormāli pieaug, un cilvēki tiešām ļoti realistiski apsver labi kvalitatīvi cilvēks darbošanos citās valstīs savā jomā. Tā kā, ja jūs skatāties šādi, tad jums ir doktoranti, kas dodas uz citām valstīm, un tie jaunie zinātnieki, kas dodas strādāt uz šejienu. Vai tur ir kaut kādas plānošanas nepieciešamības, man grūti pateikt. Es domāju, tas ir augstskolas stratēģija jautājums šeit. Ja tās vēlās attīstīt noteikts virzienus, un tās uzskata, ka tam ir nepieciešams tās un tāds resurss tajā apjoms, tās uz to strādā. Skaidrs, ka mēs varam strateģiski no publiskā resursa vai nodokļu motētāji atbalstīt noteiktus virzienus, ko es uzskatām kā konkurētspējīgus, kā virzienus, bet nesākt noteikti skaitu. Es domāju, tas būtu pārāk, vismaz man liekas, pārāk traki noteikti. Mums vajag 16 doktorantus X nozarē. Tas ir centralizēts. Es saprotu, ka šobrīd notiek kaut kas līdzīgs piesaistot Eiropas fondus. Jā, protams, jā. Bet tas jau nenozīmē, tas neiestājās 25. oktobrī šis pasākums. Jā, tas tā kā pirms tam. Es, protams, man ir jāatbild par to, bet ar zināmu tādu rezervāciju. Vēl viens jautājums Tīļkungam. Es gribēju atgriezties par kredītu jautājumiem. Un precīzāk. Nē, par kredītu galvojumu tieši, kas attiecas. Kā jūs vērtējat situāciju to, ka augstskola pat varētu būt attiecīgam studentu skaitam galvotājs kredītam? Jo kādu laiku atpakaļ bija pārunas ar bankām, un bankas arī pirmajās tikšanās reizēs, protams, viņu uzstādījumi bija diezgan neizdevīgi, taču turpmākā sarunas gaitā bija nonācis līdz tam, kad ir iespējams, un arī bankas ir ieinteresētas, un attiecīgi šādā veidā stimulējot vēl papildus studentu iespēju studēt. Es esmu šādā ziņā kā Baumaņkungs, saka sociālists. Man liekas, ka bankām nevajadzētu principā iesaistīties šajā jomā, tam būtu jābūt publiski finansētam procesam, protams, ar šo individuālo saistību. Tas nozīmē, ja augstskola ir kvalitatīvi un izgājis cietam cauri un piedalās sistēmā, tad jebkuram, ko tā augstskola uzņem, jebkuram, ko tā augstskola uzskata par kvalitatīvi uzņem, ir paraksta attālumā vai elektroniskā paraksta vai klikšķa attālumā viņa studiju nomaksas, kas ir no publiskā resursa. Bankas nekad nespēs sacensties ar to. Viņas vienkārši tāpēc, ka ir cita veida iestādījumi. Ja augstskola vēlās finansēt kaut kāds noteikti savus procesus, tad tas ir viņa darīšana. Bet attiecībā uz studiju maksām es būtu par to, ka tas tiek padarīts klikšķa attālumā no publiski
galvotiem, vienalga kā jūs saucat desmit, bet nevis privātā, privātā naudas. Šis tajā gadījumā negribētu ierobežot, piemēram, augstskolām, kuras ir ārpus sistēmas kaut kādiem iemeslam, negrib piedalīties. Privātās biznesa skolas, ja? Šādu praksi nodarbs visi kārtībā. Tā kā tas mans viedoklis, bet jūs prasiet man viedokli, ne? Mans personiskais viedoklis ir, ka bankas jebkurā gadījumā ir dārgāks finansētājs kā publiskais avots, un kā tas ir dārgāks, tā kāda daļa atkal automātiski atkrīt. Tāpēc, ka viņi nevar pacelt, baidās, subjektīvi, objektīvi. Savukārt šādā ļoti vieglā finansējuma noteikti gadījumā tur ir palielinās procentu skaits, kas piedalās augstāk līmenī. Valsts un kredīti galvos tie taču arī iet ar bankām tomēr. Daudz? Bet tā jau tā doma, ka jums ir fonds, kurš nav banka. Jums ir fonds, līdzīgi kā kapitāla fonds vai kāds, kurā ir akumulēti aktīvi, kas nevis tagad kāds ar bankām, bet pat taisnojiet uz augstāku un ir ārpus budžeta kā fonds. Jā, protams, tā nav līdz šim Latvijā praktizēta. Bet tas nav privāti, tas ir valsts 100% piederošs fonds ar publiski garantētu, piemēram, savu parādzību sistēmu aktīvu daudzumu. Mums laiks nāk uz beigām, bet vai ir vēl kādi jautājumi? Jā, labi, jums ir. Es gribēju atsākties mazliet uz to, ko teica Kristīna pirmīt, kad viņa runāja par to, kad tu teici, ka studentam ir jāļauj izvēlēties studēt tur, kur tas vēlas. Un vai tādā gadījumā tas nav milzīgs risks medicīnai vai dabaszinātnē, jo tomēr skolēnam pēc vidusskolas beigām ir jāizšķirās, ko darīt un izvēlēties studēt medicīnu 6 gadu garumā. Tas ir pietiekami nopietnas solis, lai budžetvieta būtu kā motivācija. Un tas ir, šajā gadījumā, ja budžetvieta šajā gadījumā ir motivācija, vai tas ir slikti? Es uzskatu, ka tas nav slikti, taču tam nav jābūt arī primārajam, jo ir skolēni un jau jaunie studenti, kas paši izvēlās, kas grib būt mediķis. Un, ja tu vēlies būt mediķis, tad tev nebūs motivators budžetvietā vai arī demotivators tas, ka tas ir 6 gadi. Tu gribēsiet un tu arī mācīsies. Es drīkstu papildināt, tas man vienmēr bija fascinējuši šis punkts. Tas nav ne jums, bet tāda ģenerāla retoriski. Ir tas šaubas par to, vai cilvēki 18 gadu vecumā spēj izdarīt tāds apzinīgs vēlams. Ja? Viņi precās, ja? Viņi ieročus var nesāt, viņi fondu biežās spēlē, nekustamību šim iegādājas. Sit viens otram pa seju, visādi dara, bet tā, vispār tā augstāka izglītība kaut kā problēmas. Kaut kā man neadekvāti tas liekas. Labi, šito sišanu viens otram pa seju, tad beigsim, pateiksimies mūsu dalībniekiem.